Studenti vaicā. Padome atbild. Kādi ir svarīgākie padomes uzdevumi? Pats svarīgākais uzdevums ir audzēt augstskolu kā augu, kā krāšņu dārzu, nodrošināt attīstību. Visu laiku turot tādu stratēģisku skatījumu, tādu putna lidojuma vērienu un attīstot to, kas ir gatavs augt, kas ir gatavs plaukt, uzziedēt un nest labus augļus. Vai jūs varat izskaidrot, kā students var iesaistīties augstskolas stratēģijas izstrādē un ieviešanā? Vidzemes augstskolas gadījumā rektori bija tā, kas uzņēmās tādu kā vadību par stratēģijas ieviešanu. Padome, protams, iesaistījās no savas puses ar tādu kā stratēģisku virzību, ja tā var teikt. Arī studenti, protams, tika un varēja iesaistīties augstskolas stratēģijas izstrādē un arī tiks iesaistīti ikgadējos pasākumos, kas būs veidoti, lai iedzīvinātu stratēģiju vai skatītos, kā mums ir veicies ar tās īstenošanu. Kādi ir galvenie stratēģiskie mērķi šī perioda augstskolas attīstības stratēģijā? Galvenie stratēģiskie mērķi mums ir 3. Tā ir zinātne, tās ir studijas un tā ir inovācijas. Un beigās būtu par to kompetenču centru mums Vidzemes reģionā, kur mums ir gan saikne ar starptautisko pusi un arī lokāliem uzņēmumiem. Kā padome var rīkoties, lai atbalstītu dažādību un nodrošinātu, ka ik viens students jūtas piederīgs augstskolas kopienai? Es domāju, augstskola likumā ir noteikts, ka padomē ir jārūpējas par to, lai augstskola attīstītos. Un jo labāk augstskola attīstīsies, jo būs spēcīgākas programmas, jo būs spēcīgāki pasniedzēji, jo studenti būs labāk iesaistīti. Es domāju, arī augstskola vairāk iegūs no augstskolas. Es domāju, tas ir arī tas galvenais.